Šodien ugunīgajās meksikāņu pusdienās būs chili con carne ar kukurūzas čipsiem. Lieku vārīt pupiņas, kuras esmu uz nakti izmērcējusi augstā ūdenī. Pupiņas vārīšu bez sāls. Sāls šo miziņu padara cietāku, un pupas vai zirņi ir jāvār ilgāk. Sāli pievienošu pašās vārīšanās beigās, kādas 10 minūtes pirms es tās ņemšu no uguns. Pupiņas ir vārījušās kādas 45 minūtes. Tagad ir īstais laiks tām pievienot sāli un pavārīšu vēl tās 10 minūtes. Ja pupiņas pirms vārīšanas izmērcē kādas 12 stundas, tad tajās ne tikai saglabājas visi vitamīnu, olbaltumvielas, šķiedrvielas, bet tajās atmostās arī dzīvības spēks. Jo pupiņām saskarē ar ūdeni, tajās atmostas visi dīkšanas procesi. Tagad, kad tās ir jau mīkstas, nokāsīšu un tad sākšu apcept malto gaļu ar dārziņiem. To es daru pēc iespējas dziļākā pannā. Var izmantot arī voku pannu. Pirms pannu sakarsēju ar olīveļu. Es ņēmu jaunlopu malto gaļu. Tā ir tāda mazāk trekna, tāpēc arī lieku olīveļu. Sakarsēta olīveļā apcepu sīpolu. Es ņēmu vienu vidēji izmēru sīpolu un kādas 5 daiviņas ķiploku un vienu čili piparu. To visu eļļā apcepu. Chili con carne ir tāds īstenis meksikāņu ēdiens, un tulkojumā no spāņu valodas tas nozīmē chili ar gaļu. Un meksikāņi pat kādreiz šo ēdienu ir gatavojuši. Gaļai pievienojot tikpat daudz chili, cik gaļa. Un tas ir bijis tāds riktīgi ass un pikants ēdiens. Tad, kad sīpoli un ķiploki ir apcepuši, lieku klāt 500 gramus jaunlopu malto gaļiņu. Chili con carne var gatavot arī mālu podiņos, to pasniedzot kā otro ēdienu. Es to šodien izmantošu savām uzkodām. Tikpat labi to var ietīt arī tortiljās vai arī armēņu lavašā. Vai arī mājās var uzcept plānās pankūkas, kurām nav pievienots cukurs. Un arī sanāks izcils ēdiens. Cepot gaļu, es pievienoju speciāls meksikāņu garšvielas, bet to galvenā sastāvdaļa ir tieši kurkuma, sīpolu pulvers, ķiploku pulvers, paprikas pulvers un čili. Kā arī visu veidu pipari, gan baltie, gan melnie, gan sarkanie. Šo garšvielu maisījumu mājās var uztaisīt arī pats. Tagad, kad gaļa ir apcepusi, lieku klāt konservētos tomātus, vienu buņģu vai 800 gramus. Tos leju ar visu šķidrumu. Un tagad tomātus kopā ar malto gaļu un garšvielām vāru, kamēr iztvaiko šķidrums. Gaļa ir vārījusies kāds 10-15 minūtes. Tad tai pievienoju klāt pupiņas un 140 gramus vai vienu mazo buņģiņu ar kukurūzu. Un tagad ir īstais brīdis pievienot sāli, piparus. Es piebaru arī nedaudz kajēnas pipars, lai tā asāk. Sāli nevajag pārāk daudz, jo šīm uzkodām izmantošu kukurūzas čipsus, kuri jau paši pa sevi ir ļoti sāļi. Kā arī likšu klāt sieru, un sieram arī ir sāls. Un vēl piebaru čili piparus. Tagad sarīvēju sieru, un tad arī mans chili con carne būs gatavs. Sieru meksikāņu ēdieniem es nekad nežēloju, un es vienmēr ņemu tādu treknāku. Tas ir čedars vai holandas vai Krievijas siers. Tāds, kas labi kūst. Uzkodas es cepšu krāsnī, tāpēc krāsni uzkarsēju 180 grādos. Un tagad ņēmu kukurūzas čipsus. Es esmu nopirkusi 2 veidu kukurūzas čipsus. Šie ir chili, un šie ir vienkārši ar sāli. Tagad uz čipsiem lieku mazu karotīti ar meksikāņu salsu, vai arī var izmantot tomātu mērci, kurai var pievienot asos piparus, kā arī jalapeņo piparu. Lieku pavisam mazu pikucīti. Šī ir ļoti laba uzkoda, kuru var pagatavot ļoti ātri, tad, kad ierodas negaidīti ciemiņi. Tagad uz uzkodām lieku karotīti ar chili con carne. Pavisam vienkārši šīs uzkodas var pagatavot, pārberot tās ar sieru, uzliekot vienu karotīti čili mērces
un pa virsu vienu čerī tomātiņu. Čili con carne var pasniegt vienkārši ieliekot to bļodiņā un blakus, pasniedzot augstus kukurūzas čipsus. Lieku virsū pavisam nedaudz sieru. Cepšanās laikā tas izkusīs, būs ļoti garšīgi. Tiem, kam patīk pavisam asi ēdieni, var uzlikt arī vienu ripiņu jalapeņo piparus. Tad, kad siers ir uzlikts, lieku uzkodas cepeškrāsnī 180 grādos. Kādas 5–10 minūtes.